Mēs Tev mīlam, pielūdzam un pateicamies. Šī sapulce, kurā mēs sapulcējušies, esam Tavā priekšā. Tu mūsos, kungs. Mēs atdodam to Tavās rokās un pateicamies. Pateicamies par Tavu dzīvību, dzīvību ar pārpilnību, kur Tu mums esi sagādājis savā dzīvībā, savās asinīs, atpircis no vēlna varas, vēlna rokas, izraus no tumsvaras, iecēl savu mīļā dēla valstībā. Tu esi vislabākais, viscēlākais, viscēlsirdīgākais. Mēs mīlam Tevi un lūdzam pārvērt mūs savā līdzībā, savā godībā, kungs, kur Tu mēs redzam rakstos Tevi Jēzu Kristu, ka Tu iemājot dzīvo mūsos un pagodinies ar mūsu dzīvēs. Mēs Tev atveram savās sirdīs, savās dzīvēs, atdodam Tavās rokas sevi, ka dzīvu šķīstu upuri saprātīgai kalpošanai, Tavā aicinājuma īstenošanā, ļaujot Tev ar mums dzīvot un pagodināties. Tu esi visu slavējams, visu pielūdzams, visu mīlams, visu dievināms, jo nav cita dieva kā Tu, kungs. Un mēs pateicamies par šo dienu, pateicamies par Tavu tuvumu, Tavu klātnību un par to, ko Tu šodien dari, kungs. Mūsos ceļot mūsu graudzi, kā kurēlas vārtiem nebūs uzvarēti. Tu esi mīlestība, Tu esi ticība mūsos, Tu esi vienotība mūsos. Mēs Tev pateicamies, ka Tu mūs atšķir no pasaules, svēto, atdalīs sev, kungs, ka mēs esam Tavējie un Tu esi mūsējais. Vienīgais, patiesais, svētais Dievs. Tev gods un slava un pateicība mūsu pielūgšanu un dievināšanu mūžīgi. Amen, amen, amen. Es svētīts, pasveicinu savu kaimiņu, novēl viņam svētību, samīļo, kas tev būs sirds, esi ģimenē, esi mīlošs kā Jēzus. Amen. Ļauj Jēzum caur sevim izpausties. Nebremzē. To, kas ir sirdī, to Tu darī. Amen. Halleluja, halleluja, kungs. Brīnum darītājs Dievs. Un ir ļoti patīkams dziesmas, kurā ir teikts, ka Jēzus ir brīnišķīgs. Jā? Brīnum darošs, brīnišķīgs Dievs. Man patīk rumāņus klausīties slavēšanas un pielūgšanas, un tur, man liekas, bija tas vārds minurāt, tas ir brīnišķīgs, es skatījos speciāli vārnīcā sameklēju, jā? Jo Dievs tiešām ir brīnišķīgs, tik labs. Jā? Mēs pagājušreiz runājām par ticību, kas darbojās Dieva mīlestībā. Galatiešiem 5:6, jā, jūs ziniet to rakstvietu. Šodien mēs varbūt bišķiņi arī to definīciju vēlreiz paskatīsimies, jā, bet šodien es gribētu runāt tālāk. Ka šī ticība, kas darbojas Dieva mīlestībā, darbojas Viņā, Jēzu Kristu. Un kur tu garīgi esi? Ticībā, mīlestībā. Tu garīgi esi Jēzu Kristu. Un ir ļoti svarīgi tev apzināties, ka tu esi Viņā un viss, kas ir teikts par Jēzu, attiecās uz tevim. Un tad tu ieņem pareizo garīgo pozīciju gar pasaulē. Un tur var dzīvot uzvarošu dzīvi, un tu var, kamēr Sātans tev var turēt maldos, tumsā miglā, tikmēr tu to neapzināt. Bet ja viņš apzinās, ka tu esi Jēzu Kristu, tad viņš tev nevar tuvoties. To tu zini? Jo tev ir vara un spēka tā, kas dot Jēzum Kristum. Un viņam ir dot visa vara debesīs un virs zemes. Es pašlaik runāju kodolīgi, mēs paskatīsimies sīkāk pēc tam, jā? Bet tai pašā laikā, ja tu to apzinies, tu vari lietot to varu, kas ir dot Jēzum Kristum. Un tu iedomājies, kāds viņam spēks un var dot. Viņš miruņus cēl augšā, ļauns gārs izdzīna, darīja zīmes un brīnums. Visur, kur tu pakļaujies Dievam, kur ļauj Dievam caur sevi dzīvot un darboties, apzinoties, ka tu esi Jēzu Kristu, terpies, tu esi pār visiem, tev ar Sātans nav nekas. Mušķēniņš, tas ir ots, kas tur dūts apkārt, kur tu vari ar pliķi nosist. Ja viņš redz, ka tu to apzinies, viņš tev netuvosies. Ja tu ej un kādam vajag palīdzību, un tu ej šajā te mundierī terpies, nogai Sātani prom no šīs vietas. Te tu nevaldīs. Saprot, kādu pozīciju ieņem spēkā. Par to es šodien gribu runāt. Otrā daļa – ticība, kas darbojas Dieva mīlestībā. Un Dieva mīlestība sevi izpaudā kur? Jēzu Kristu, Golgātā, krustā līdz galam par mums. Viņa asinīs viņš mūs atpirk no vēlna varas, vēlna rokas. Amen. Un tā dzīvība, tev nevar neko vairs izdarīt. Sātans ir brāļa apsūdzētais, bet tu uzvar ļauno, ļaunprātīgo ar Jēzus Kristus asinīm un savas mūsu liecības vārdiem. Tu lieto to garīgo autoritāti un varu, bet ja tu ieņem pareizo garīgo pozīciju,
Ja tev nav šī apziņa, ja tu nevari nostāties un saprast, ka viņš nav nekas un visi tie apstākļi, kurus viņš sev sazīmē lielā tā kā liela mēža apkārt, ja, ka tie Dievu priekšā nav nekas. Dievi, viens vārds, viens pūtiens un nav. Un viss tā kā šodien ivērtēs, man ļoti patīk. Mainās saule, mainās laika apstākļi, mainās viss dabā un tā tālāk. Nu, kaut vai te šodien sabiezēja uz mīgli, kaut vai tevā dzīvē briesmīgi apstākļi, saprot, Dievam viens vārds. Un nav, viss pārmainās. Un tad ir arī ārsts saka, nu, mums nav medicīniski tā izskaidrojums, kas notiek, bet kāpēc? Tas ir pārdabiskais spēks, kas darbojās. Vai mironi uzcelt augšā ir pārdabiski? Nu, tagad būs kāds nomirs, 3 dienas pagulēs, un tev Dievs sirdī liek, nevis pieskaries, bet vienkārši saka viņam, sāc kauli kustēties, celies, sāc elpot, un Dievs uzceļ augšā. Kāds varētu šo te izskaidrot? Ja viņam izrakstīts, ir kāds 3 miršanas apliecība jau izrakstīts, ārsti ir konstatējuši, viņš jau bija morgā noliks, un tur no turienes izved viņu ārā. Bet tādas lietas pasaulē notiek. Neskaties, video filmu bija kādreiz, man bija kādreiz, es dabūju aizņēmos video kaseti, kur mācītājs, man liekas, Kenijā bija nomirs. Nomirs kaut kāds dienas, 4 vai cik tur. Un galvenais, ka viņi 2 miršanas apliecības pat izrakstīt 2 dažādās vietās ir. Un tā sieva, viņš bija nomirs un viņš bija sastrēdies ar sievu. Kaut kāda autovārija, kas tur bija, cik es atceros. Un tagad viņa sieva nesamierinās ar to. Bonka atbrauc un tur lielo savu to dievkalpojumu, ja, kaut kādā tur ēkā projām, un šī iekrāmē to zārku iekšu, un visu to zārku brauc uz turien. Un tie apsārka ierauga un nelaiž iekšā. Viņi tur muģinājās kaut kādā veidā dabūja pagrabā iekšā. Pagrabs tāds, kur ir telps, ja, kurā apdzīvojams. Un tagad Bonka augšā kalpojā, bet tai pašā laikā apakšā tie ticīgie, kas ir, atnāk un lūdz par viņu. Un šis pa priekš nošķaudījās, sāk elpot, sāk kustēties un beigās uzcēlās augšā. Kaut gan medicīna 2 reizes apliecinās, ka viņš ir mirs un tur jau 4 dienas ir pagājuši un tā tālāk. Tas notiek mūsdienās. Un tad viņš tajā video liecina, ko viņš redzēsi. Viņš teica, es vairs nekad neaiziešu gulēt, sastrīdījās ar sievu. Jā. Viņš teica, es negribu nonākt to, ko es redzēju, to pirmo daļu. Jā. Zini, kad nobrauc lejā un kas notiek tad, jā. Nu, interesanti. Un Dievs nav mainījies. Tu saproti, nav mainījies. To, kas tur las Bībelē, tā ir realitāte šodien. Gara pasaulē nav tāds laika rāms, kā mēs dzīvojam laika rāmī. Tur viss ir tagadnē. Tavu ticība ir tagadnē, tā nav nākotnē. Ja tu teiksi, jā, man vajag dziedināšanu, Dievs man izdziedinās. Tā ir cerība. Jā? Bet Dievs saka, ko saka? Ar viņām brūcēm tu esi izdziedināts. Amen. Dievs saka, par labām čūskām tu vari staigāt. Paņem rokas lausu un čūsku svētā gara vadībā, svētā gara klātnībā. Un viņš atkal to, un ja tu tici tam, ko viņš saka, jūs atceries, pagājušajā mēs skatījāmies par to, ka tajā absolūtā zemē, kaut gan viņi bija piedzīvojuši tāds brīnums un zīmes, Dievu tauta, ja? Viņi iegāja ieraudzīt to, kas tur ir, un atnāca apakaļ, un viss skatījās uz savu varēšanu, spējām, un neskatījās uz Dievu un to, ko Dievs darīsī. Un iegāja iekšā tikai 2 cilvēki, kas pateica, nē, ja Dievs ir pateicis, tad mēs iesim tur iekšā, un pārējie visi vadīja pa tūkstnes, kamēr izmīra. Tā bija pagājušajā, mēs runājam par ticību, ja? Un šitajā jaunajā derībā, vecajā derībā tā nav, bet jaunajā derībā ik viens, kurš tic, kurš pieņem viņu, kuram ir derības sirdī, jaunpiedzimts, viņš ir Jēzu Kristu, jauns radījums. Nevis kaut kāds, bet garīgs jauns radījums, ko Dievs ir radījis. Un viņš ir Jēzu Kristu. Un mans taisnā no ticības dzīvos. No kādas ticības? Kas ir mūsu ticības pamats? Es ticu, ka Dievs man mīl. Tu tici, ka Dievs tev mīl. Tieši tev personīgi. Tā kā man kādreiz uz ielas eju uz darbu un labi, ka tāds tumšs tas laiks, ir rudens vai pavasars vai ziema bija, bet man uzreiz automātiski atbild, jā, Dievs, es zinu, ka tu mīli visu, tu mīli man arī. Un viņš uzreiz tāds iekšā tā balva. Nē! Ar izsaukumu zīmi tikpat kā uzrakstīts, jā. Es tevi personīgi mīlu. Un tā viņš saka katram no mums. Un tu neesi pelēkais pūls, par tevi ir Jēzus samaksājis savām asinīm, savu dzīvību atpircis, jā. Un tu esi Jēzu Kristu. Tu esi iemīļots iemīļotājā, un viņš tevi mīl. Personīgi, ar katru ir personīgas attiecības, dzīves attiecības, tās krusta vertikālās attiecības, tavs sirsniņa pa vidu, viņš savienots ar Dievu ir. Un tajā mīlestībā tu mīli savu tuvoko, kas sev pašu krusta horizontāli.
Tā ir dzīvība. Nu, par šo es šodien gribētu runāt, un tāpēc iesākumā mēs paņemsim pamatu rakstiet, šodien būs. Var sakot, es gribētu šo tēmu nosaukt tā, ka ticībā būt viņā. Tas ir garīgā pozīcijā būt viņā. Ticībā būt viņā. Ja tu to neapzināsies, ja tu tikai no savām spējām, un cik bieži es pie sevi to noķeru, tu uzliet, Dievs un kaut ko iedevis, un es uzlieku rokas. Es aizlūdzu par slimajiem, Ja? Bet es neapzinos to, ka es esmu Jēzu Kristu, un kad es uzlieku rokas, viņš manī dzīvojot, es viņā, viņš uzliek roku. Tu to apzinies? Tas ir pilnīgi dažādi skati. Tas ir tas pats, kas absolūtā zemē, ka tu vienu lietu skaties, ko es spēju, tur uzliek rokas un tā dziedināja, bet kas tad es tāds esmu? Un Sātans līdz čuks tev, lai tev nebūtu tā ticība, kas darbojas Dieva mīlestībā, lai tev apturētu. Bet ja tu apzinies, kad es uzlieku rokas un lietoju visu to varu un autoritāti, kas ir dot Jēzum Kristum, tas ir kaut kas cits. Pieņemsim, tu būtu, kas varētu būt pēc profesijas sētnieks. Ja? Un teiksim, sētnieks, tas ir ņemt to vienkāršāko darbu, kaut kādā uzņēmumā. Tu tur slauksēt, vēl kaut kur, tu pieeji klāt. Klausies, draugs, pārvieto to mašīnu. Klausies, kas tu tāds esi, ko tu man te regulē? Zini, kur? Ej! No kurien nācis, es nekur nebraukšu. Tagad, ja tev direktors ir teicis, ka tu vari pateikt, un tas aizēj un pasaka, ja? Un tu atnāk, klausies, Jēzus vārdā, direktora vārdā, viņš pateica, pārbrauc mašīnu. Ir autoritāte vienam un otram atšķirība. Kā tu rīkojies? Ticībā, kas darbojas Dieva mīlestībā. Viena lieta ir, ka tu neapzinies to, ka tu nāk pats un tu nekas neesi, ja? Kas tu esi? Tu esi cilvēks, miesa, ja? Dvēsele un gars. Bet otra lieta, ka tu atnāk direktora vārdā, jeb visu augstākā vārdā. Viņš pateica, un es tagad saku tev viņa vārdā, pārvieto to mašīnu. Protams, ka pārvietos, tāpēc, ka negribēs ar direktors aiziet ragos. Un Sātans no Dieva ļoti baidās. Viņam nav viņš patīkams, viņš zina, ka viņš ir noziedznieks un ka viņam pienākās sots, viņš ir notiesāts. Un viņš arī tāpēc karo uz zemes pret ticību, kā Jēzus teica, kad es atnākšu, es atradīšu uz zemes ticību. Ja? Tas ir ļoti nopietns vārds. Ja? Tātad viņš karo par zemi, lai nebūtu Jēzum jēga otrais nākt, lai nebūtu uz zemi šī ticība. Jo ko tad viņš atnāks un paņems draudzi, ja nebūs ticība? Viņam nebūs ko paņākt, nebūs līgavu, ko paņemt. Ja? Par to notiek šie cīņi, tāpēc ir rakstīts par pēdējiem laikiem, ka Sātans trakos, jo zina, ka tam maz laikai atlicis. Un kā viņš trako? Viņš jau tāpat caur cilvēku pievilšanu darbojas, caur cilvēkiem. Viņam arī vajadzīgi ir miesas ķermenis, kurā kustēties. Kādu noslepkavot, kādu apzakt, kaut kāds ļauns likums izdot, ja? Patmīlīgs, egoistisks, netaisns un darboties. Un mēs tādos laikos dzīvo. Vai tad tā nav? Vai tu to neredz apkārt sev? Arvien vairāk un vairāk. Ir teicis, ka no augļiem būs pazīt. Un man godīgi sakot, nepatīk neviena, ne otra augļa. Man nepatīk ne tas karš, ne tas putinisms, hitlerisms, ne arī tas trumpisms, kas notiek. Ka vienu dienu saka vienu, otru dienu otru, un tur noteikti jau, es domāju, novienojušies savā starpā, un viss teātris tiek spēlēts. Man nepatīk šī pasaule. Jo vairāk es dzīvošu šos pēdējos laikos, man kā bija kādreiz un tagad, man liekas, dienu un nakti ir. Tātad man vajadzīgs ir būt viņam, man vajadzīga ir ticība, kas darbojas Dieva mīlestībā, lai es varu pastāvēt un dzīvot. Apzināties viņā, kas man no Dieva ir dots, ko Dievs ir pasacījis, un to ticībā īstenot savā dzīvē. Mēs to definīciju vēl vienreiz izlasīt, bet es tagad nemeklēšu, kur viņi ir no grieķu valodas. Jā, jūs visi zināt Ebrejiem 11.1, bet man patīk no grieķu valodas tulkojums. Šodien mēs paskatāmies Efeziešiem. Efeziešiem sākot ar pirmo nodaļu un ar 3. pantu. Efeziešiem 1.3 un uz priekšu. Man atkal būs no grieķu valodas tulkojuma, tā kā bišķiņi atšķirsies, skatieties un salīdziniet. Ja? Slavēts Dievs, tur rakstīts blagosloven, un kā tu to varētu? Blagoslovīt, tas nozīmē svētīt vai slavēt. Teikt labus vārdus, slavēts, blago, gavarīt, blago, teikt labu, slavēts, ja? Slavēts Dievs un mūsu kunga Jēzus Kristus tēvs, kurš svētījis, un te atkal svētīs vai svētījis, bet tur ir rakstīts svētījis, ir jau svētījis Jēzu Kristu tevi, ir jau svētījis mūsu Kristu, kur? Kristu. Ja tu apzinies, ka tu esi Kristū, tad Dievs tevi jau ir svētījis ar ko? Ar visādu garīgo svētību debesīs, debesu valstībā.
Un ja tev tagad pieder šī svētība debesu valstībā, tev ticībā tā jāpieņem savā dzīvē jau šodien. Kur tu esi tagad, ja tu esi pieņems Jēzu Kristu? Tu no garīgās nāves, no garīgi mirušajiem, jo Dievs jūs atcerieties, kā bija. Es sekošu tev, Jēzu, ļauj man aprakt tevu, lai mirušie paši apriek savus mirušos. Garīgais novērtējums. Viņš grib sagaidīt, kamēr tēvs nomirst, ja? Vai tad mirušies varētu iet un aprakt tēvu? Nē taču. Bet garīgi, ja tu neesi ticībā, mīlestībā, tad tu Dievam esi mirs. Ja? Garīgi, neesi dzīvs. Un tagad tu esi garīgi dzīvs, tu esi svētīts ar visu garīgo veidu svētību debesīs. Un Jēzu Kristu mēs vēlāk to paskatīsimies, ejot uz priekšu. To arī debesīs ir sēdināts Jēzu Kristu pie Dieva labās rokas. Tad viss tā svētība, kas tev ir dot, tu viņu var pieņemt un lietot šajā dzīvē. Tad, kad tu pieņēmi Jēzu Kristu, tu no nāves, jau no garīgās nāves, jau iegāji mūžīgajā dzīvībā. Jo tu dzīvo ticībā, kas darbojas mīlestībā, tā pārsniedz šīs dzīves robežu un turpinās mūžībā. Tas ir viens mirklis, tas ir tagad piedzīvojums. Aiziet viens sapnis un sapnis paiet, un tu esi jau paskaties citā realitātē. Garīgajā realitātē dvēseli, miesa aiziet pie pirkšļiem, bet tu turpini dzīvot. Tu no nāves jau esi izrauts, iecelt savu mīļā Dēla valstībā. Amen. Turpinies. Protams, ka miesai būs jāguļ un trūdēšana un vispārējais, un mums jāgaida miesas ķermeņa pestīšana, arī pēc tam, bet dvēseli tā nepaliek kaulos un nerestomies satrūdēšana, viņa jau ir ar Dievu. Tātad ticība tagadnē, svētītī Kristu garīgi. Un man patīk, kā rakstīts visādu, ja visu garīgo svētību. Tu zini, ka tev Jēzu Kristu visi apsolījumi ir? Kurš pateiks? Jā un āmen, amen, tieši tā, visi jā un āmen. Un tu zini, ka Kristus asins ir noārdījuši to šķērsli, kas par to efeziešiem mēs šodien nerunāt, bet kas šķīr mūs no Izraēla tautas apsolījumi. Mēs no tālēm esam kļuvuši tuvu vienot, un viss, kas ir teikts vecajā derībā Izraēla tautai, caur Jēzu Kristu mums ir jā un āmen. Viņš savās asinīs noārdījuši šo šķērsli, samaksāja atpirkšanas maksu. Vai tas nav brīnišķīgi? Visi Abrahamam dotie apsolījumi, tev apsolītā zeme, tavs sirds stāvoklis, mēs jau pagājušajā to skatījās, Dievu priekšā apsolītais pareizais sirds stāvoklis, viss tas pieder tev jau. Ar visādi veidu garīgu svētību. Ticības svētība. Ticība, kas darbojas Dieva mīlestībā, ka tu esi viņā, apzinies to un lieto. Rakstos ir ļoti daudz rakstu vietu, kur ir teikts viņā, caur viņu, uz viņu, Kristu, un ļoti daudz šīs rakstvietas tev ir jāsaņem, tajās ir Dieva apsolījumi, tas, kas tev jau ir dots, un tas, ko Dievs caur Jēzu Kristu tev dod. Amen. Un ja tu to apzinies, mums ir jārunā, tas jāpliecina un jāieņem šis garīgā pozīcijas nostājas ir ticības mīlestībā, lai mēs varam dzīvot uzvarošu dzīvi. Tātad tu esi svētīts debesīs, gar pasaulē, jau svētīts. 4. Tātad vēlreiz slavēts Dievs un mūsu kungs Jēzus Kristus Tēvs, kurš svētīs mūs ar Kristu ar visādu garīgo svētību debesīs. Tā kā viņš izraudzījies mūs viņā. Kur tu esi izraudzīts? Viņā. Tātad jautājums, tas izraudzētība, Dievs gāja garām, ieraudzīt tev labs deguns, man patīk tavu matkrās, tu esi nepārāk tievs, nepārāk resns, tu man patīc pēc figūras vēl, un tādā veidā izraudzījies. Nē. Tev ir gārā sirds iedot no Dieva, tavs gars tavu davu, kurā Dievs spēj tev uzrunāt, svētajā garā pārliecināt, un viņš tev izraudzīs vēl pirms pasaules radīšanas. Jau tavi vārdi ir rakstīti visu viņa dzīvības grāmatā, viņš zināja to dienu, kad tu piedzīmes fiziski, kad viņš tev uzrunās, kad tev būs sirds stāvoklis, tu atsauksies, tu pieņems un dzīvos. Tad tu esi, tā kā viņš izraudzījies mūsu viņā, tas ir Kristu Jēzu, lai mēs būtu svēti un nevainojami viņā priekšā mīlestībā. Viss jau ir baigs jūs svēti un nevainīgi, bet man dzīvē gan, kur tad esi svēts? Es savreiz vēl iekrītu kādā melošanā, kādās iekārēs, kādās dusmās un tā tālāk. Tāds ātans tev čukstēs. Bet tu esi svētīts, nevainojams mīlestībā Jēzu Kristu, tāpēc, ka Dievs tev ticībā ieskaita Jēzus Kristus taisnīgumu. Tāpēc, ka Jēzus ir iemīļots, un tu esi iemīļots, iemīļotājā.
Dēļ savās ticības viņš tev ieskaita visu to, tu esi iemīļots, tāpēc, ka tu esi Jēzu Kristu. Viņš ir nevainojams, svēts, un viņš ir ticībā, ja tas ir jaunais garīgais cilvēks, tev ir jaunais radījums, tas nespēja grēkot. Tā ir rakstīts. Bet tai pašā 1. Jāņa rakstīts arī, ja mēs atzīstamies savos grēkos, un tad viņš uzticams un taisns šīs kā tā tas iet kopā? Tad tu esi garā, kad tu esi ticībā, mīlestībā, tu nespēji grēkot. Tāpēc, ka tas jaunais radījums negrēkot, bet tev jāiekrīt miesā. Tad gan tu sadusmojies, tad gan tu sabļauj pretīm, tad tu nosauc otru pateispot un vēl kaut kādiem sliktiem vārdiem, un pēc tam tev pašam kļūst žēl, ka tu tā esi teicis. Vai tad tā nav? Cilvēks paliek cilvēks, vēlns paliek vēlns, viņš tāds spiedienu, un mēs daudzējādi, vingrinamies, dievbijīgi dzīvot un iekrītam. Bet jaunais radījums, ticība mīlestībā, tāpēc Pāvils raksta Galātiešiem, staigājiet garā, tā jūs miesas kārībās savaldīsiet. Un pirms tam viņš saka, un ja jūs kožoties un ēdaties savā starpā. Lūdzu, iekrīt miesā, bet staigā garā, piepildīts ar garu, ticībā mīlestībā, tu neiekritīs, tev gars vada. Tas, vēlākais viņu paskatīt, bet tas pats dzīves gara likums, ko mēs kādreiz runāju, ja? Jēzu Kristu, tur ir rakstīts dzīvības un gara likums, un tas gara likums darbojas tajā, ka tevi vada visā svētais gars. Tas vislabākais, kas var būt, ka Dievs dzīvo tavā svētajā garā un tavā dzīvajā sirds balsī, sirdsapziņā tevi vada, un tev dots apzināties savu sirdī un sadzirdēt šo garu vadību, un tu dzīvo tajā. Amen. Un kad tu staigā garā, neko neviens tev nevar izdarīt. Tāpēc, ka tu jaunais radījums negrēko. Bet jāieved tev miesā, jāsadusmo, kaut kādā patmīlā, egoisma vai bailēs vai šaubās, kas nāk no vēlna. Tad gan tu iekritīs miesā un tu vari sameloties vēl kaut ko. Dievam rībās katra nepatiesība. Jā, un tu to zini tik labi. Un kad tu ties kārdinās kā cilvēks, vai tu neiekrīt savreiz? Ja tev tagad apturēt un policists nebūtu pārliecināts, klausies, tu taču pārkāp ātrumu, ja? Man izskaties, ka tu ātri brauc, un tu, nē, man bija tikai 92 km/h, tu brauc 122, bet paspēji sabremzēt. Labi, tajā brīdī tu izkruķījies, ja? Kārdinās tu iekrīt iekšā, kur? Nepatiesības pateikšanā, vai nav tā? Kas sīkums? Kas tam man negribas maksāt sodu? Bet tā ar Dievam brīvības katra nepatiesība. Un svētais gars uz violītes uzspēlē tev sirdsapziņas stīgās. Tas ir grēks. Un kas tev atliek? Tu esi ikris miesā. Kungs piedod, es tā negribēju. Šķīst man savās asinis. Viņš sev nomazgā tūlīt. Atjauno, dzīvot tālāk un vingrinies, dievbijīgi dzīvot nākoši. Un atkal tu iekrīt, un kaut vai tajā pašā grēkā ik pēc 15 minūtēm tu dažādās vietās iekrīt, Dievs tev piedod, ja tu vingrinies. Bet tu sadarbojies ar Dievu, un vienā brīdī tu paliec izturīgs. Un tad, kad tu iekrīt kaut kādā kārdināšanā, tu tomēr pastāv un pasaka, kā ir. Amen. Vingrinamies. Tātad, lai mēs būtu svēti un nevainojami viņā priekšā mīlestībā. Viņš mūs izredzējis viņā, Kristu Jēzu, ka mēs esam viņā priekšā svēti un nevainojami viņa mīlestībā, kas izpaudu sev Golgātā krustā pie stāva, līdz galam mūs atpērkot, samaksājot ar savu dzīvību, uzņemoties mūsu vainīgumu un tā tālāk. Un mēs esam viņā iemīļotajā mīlestībā. Tā. Tātad nākošais 5. Lai svētu un nevainojami mīlestībā, noliekat 1.5, ja, Efeziešiem. Noliekot mūs pieņemt sev par bērniem, tad Dievs ir nolīdz pats sev, pieņemt mūs par saviem bērniem. Tev ir apziņa, ka tu esi Dievbērns Kristu Jēzu. Un ja tu esi Dievbērns, citā vietā teiks, acu raugs, tu par saviem bērniem gādā, māziņš mīļš, ja. Un tagad sākiet bērndārzā, ja sākiet skolā, un nejaukie puikas viņam uztaisījuši zilumu, nepako, un atņēmuši tur naudu, vēl kaut ko. Tev vienalga, ja, tu nemaz neko nedarīsi. Nē, tu būsi tā kā lauva. Tu aizies, noķers un tiks galā ar visu to situāciju. Aizies palīgot, tikko tu jūties, ka kāds grib darīt pār tavam bērnā, vai tā nav tā? Un Dievs vai tad ir sliktāks? Man dzīvē bija tā, ka bija kaut kāds puikas, kas pa ceļam uz skolu sāk kasīties virsū, manam dēlam. Un es tā vienkārši uzzināju, un es zināju, kur tie ir, un es tagad iziet vakarā, ja es iešu viņam klāt, viņa aizmuks.
Un es tā baigā mierāt pa lielu gabalu apie triņķi, atnāk apakaļ un sapšos nograuj pie krāgām. Es domāju, kāda man jēga viņus tagad purināt, vestur pie vecākiem. Viņi puikas pēc tam tagad tā var atspēlēties, vai nav tā? Es teicu, davai parunās kā vīrs savu vīri, es teicu. Tu gribi ar mani normālās attiecībās, ja tu gribi, lai es ar tevi vienmēr būtu, kā teicu, konfliktā. Un tev būtu nepatikšanas. Tu gribi to? Un tad atceries, ka tas ir mans dēls. Ko viņš tev izdarīs? Neko. Es teicu, tad tu rēķinies. Ja tu aiztīks viņu, tev būs darīšana ar mani. Es tev vairāk neko nedarīšu, bet es tev laišu vaļā un kā vīrs ar vīru, mēs varam sarunāt, ka tu liksies mierā. Jā, mēs varam sarunāt, viss kārtībā, vairāk problēmas nebija. Bet man nebija vienalga, kā tur iet. Puika parasti cenšas pastīt galā, pat negrib nesūdēties neko, bet es vienkārši to uzzināju, kas tur bija redzējis, man pateica, es domāju, nē, tā situācija nepaliks. Un Dievs ir tieši tāds pats, viņš iestājās par tevim. Vēlns tev nevar tā iet klāt, viņam patīk tiešaut tā kāju pa dibu jā, vai pagrūst kaut kur, vai vēl kaut kur izdarīt kaut ko, viņš tāpat nevar izdarīt. Viņš iebam, ka vecā derībā viņam nācās pie Dieva pieiet un apsūdzēt viņu, atrast iemeslu garīgo, kāpēc viņš var aizkārt viņu. Un Dievam nācās piekrist, bet jaunā derībā ir pulk vairāk nekā vecā derība. Un Dievs dzīvo tevī, viņš tev sargā, tu esi viņa acu raugs, un pasaka man, kurš var pieiet Dievam un iebakstīt ar pirkstu acī. Neviens. Ja viņš tev sargā, neko tev neviens nevar izdarīt. Tu esi Jēzu Kristu aizsargāts, vai nav tā? Un Dievs ir mūs nolīdz pieņemt sev par bērniem. Caur, un tad atkal ir tas pats Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu. Redziet šitās rakstvietas, kā ir viņā, caur Jēzu Kristu. Jā, tad tu nevar savādāk tikt. Jā, Dievs ir viens musulmaņiem, budistiem un tā tālāk, vai nav pa kā ceļas ir pie Dievu. Nav vienalga, tāpēc, ka nevienā citā Sātans izveidēs to melu tīklu pasaulē novilcis tam reliģijām, kur būtu upuris Dieva dēls par vainīgajiem, kāds mirs, uzņēmies vainu, samaksājis ar savu dzīvību atpirkšanas maksu, svēts nevainojams par vainīgajiem. Nav. Un tieši tāpēc jau Sātans zaudēja. Tāpēc viņš ir notiesāts un tāpēc viņš ir uzvarēts Jēzu Kristu. Citās ticībās tā nav. Nav jānīgā jaunpiedzimšana un pat uz tempo rakstīts virsū musulmaņiem bija, cik es zinu, tur, man liekas, Jeruzalemē vai Mekā, es neatceros, kur, bet ka Dievam dēlu nevajag. Un tas ir tā pret kristietību vērsts. Tātad, pieņemot sev par bērniem caur Jēzu Kristu pēc savās gribas labvēlības. Un man patīk, ka Dievam gribā uz mums ir Kristu labvēlība. Tu zini, ko šis vārds nozīmē? Es vēlu tev labu. Un Dievs mīlestība, Dievs gaisa, viņš saka, ko es varu tavā labā darīt? Man ir prieks tev labu darīt. Un man sajūta, ka es saku, lūdzu Dievu, man sajūsmina tavu klātnību, sajūsmina tavu sēlumu, sajūsmina tavu palīdzību. Un tu esi ar mani ikdienas gaitās un darbos, un tā eņģeļi man kalpo. Un tu piedzīvo Dievu visās lietās. Amen. Apziņ, ka tu esi Kristū, ka Dievam uz tevi ir labvēlība Kristū. Tā. Tālāk, kas tad nāk? 6. pants, jā. Tātad noliekot mums pieņemt sevi par bērniem caur Jēzu Kristu pēc savās gribas labvēlībās. 6. Savā žēlastības goda slavēšanai. Tātad viņa žēlastībā ir gods, un gods, kurš slavēšanai, ar kuru viņš mūs apveltījis. Tātad apveltījis mūs ar savu žēlastību. Vai tu zini, ka žēlastība ir kā debes rasa garīgās pasaules? Un kas dabā notiek, jā, nelīst lietas. Mums ir bijuši tādi gadi, ka vispār nelīst lietas. Es atceros, man liekas, 1. 10 gadi, jā, un tad vispār lietas kā kaut kur mājā nolītā, līdz 4. jūlijam ne piliens nebija. Un visām vajadzētu izkalst, bet no rīta dabā ir rasa. Un tas apraso, un tie augi uzsūc, un tev joprojām viss zaļo, un nekas nenokalst. Kas ir svarīgāks? Tas lietas, kas nogāž un iztvaiko, vai tā rasa katru rītu? Un mums, ticīgajiem, ir Dieva žēlastība, Dieva rasa katru rītu jauna. Vai nav brīnišķīgi? Jā, kungs, piedod man manus grēkus, vakar gribēju kā labāk, iznāca kā vienmēr. Bet no rīta jauna rasa, jauna žēlastība, vingrināties, dievbijīgi dzīvot. Protams, ka Svētais Gars tev apliecina, tai pašā tevraidzē tu saki, piedod man, kā es piedodu saviem parādniekiem, jā? Tu lūdz Dievam piedošanu, jā? Tad viņš mūs apveltīs, jā, ar savu žēlastību.
apveltījis iemīļotajā. Apveltījis mūs ar savu žēlastību iemīļotajā. Jēzus ir iemīļots un tu esi iemīļotajā. Iemīļotajā, jā. Mūs apveltījis. 7. Redziet, atkal vārds iemīļotajā nozīmē to pašu viņā, Kristū, un kad tev tā apziņa ir, tad tu savādāk attiecies un veido savas attiecības ar Dievu, un arī ar garu pasauli, arī pretinieku Dievam. 7. Iemīļotajā, kura mums ir izpirkšana viņa asinīs, ir samaksāts, viss piepildīts. Ja tu tagad veikalā pie kas stāvēt un Sātans sēdēt pie kas, un es būtu Jēzus un stāvēt tevā priekšā, es samaksāt par taviem pirkumiem arī. Tu ej garām krāmēt pirkums, viņš sev nogrāb pie svārkiem un rauj atpakaļ, vai maksā pa jaunu. Ko tu viņam pateikt? Klausies, samaksā taču par tiem pirkumiem. Es otrais nemaksāšu. Kāpēc tu to negribi pateikt Sātanām, ka viņš sev atnes kaut kādas slimības, kaut ko tādu atnes? Sāp muguru, klausies, vācies prom, ir samaksāts. Ko tu man tie bāzēs? Man otrais jāmaksā. Jā, tu tur sagrēkojies, bet ir samaksāts. Tu saproti, ka ir samaksāts. Šī apziņa, es Jēzu Kristu, par mani ir samaksāt, pilna maksa, viss piepildīts ir, un nebāzies man virsū. Tev nav pie manas vārds, un tu nedrīkst man bāzties virs. Tā ir nelikumība, tas ir noziegums, es pasūdzēšos tētim. Ja tu domā, kā viņš reaģēs, lai viņš sūta eņģeļus un sadot tev pausim. Tad tev aplauzīs rāks, tad tev nolauzīs kā drāk, tā kā tur te multene, bet sprīdīts, ja, ka to rāk gribēja, viņš teica, tad man būs ellē, tad man nevarēs zemes virsū rādīties, ja. Smieklīgi multene, ja, bet te pašā laikā, saprot, viņš to zina, tos garīgo likums labāk nekā tu viņš zini. Un tu viņam var šādā veidā nostāties pretīm. Esot viņā, Kristū, savā ticībā, mīlestībā. Amen. Tātad, izpirkšana no viņa asinīs grēku piedošana, tikai tos grēkus, kas bija līdz atgriešanās, un pēc tam, ka iekrīt vairs ne? Es jau to teicu, ka mēs varam 70 reizes tev būs piedot savam brālim, tas ir Dieva piedošanas standarts. Es to vingrinoties dievbijīgi dzīvo, sasniedz to 7 Dieva pilnību sevī, no visam 70 vājībām, kārībām, nepilnībām. Dievs tev ļauj vingrināties, viņa labvēlība, žēlastība tev nebeidzās jaunā derībā. Izpirkšana viņa asinīs grēku piedošana un viņa žēlošanas bagātības. Viņam tai žēlošanā tev ir bagātība. Es zinu, ka Dievam pieder viss zelts un sudrabs, bet viņam pieder žēlastība, bagātība, kur nekad nebeidzās. Tā ir neizsmeļama. Amen. Protams, nejautāju tīšai grēkošanai, ka tu, jā, bet tāpēc kā man patīk tā kaimiņa sieva, es viņas piestaigāšu un tu lietas šito tā, kāpēc, jā. Es tieši nozākšu tur to, kas viņam tur stāv, tāpēc, ka tas ir smukāks un labāks nekā man arī gribās tādu, jā, vai vēl kaut kur. Tā tas neiesies cauri, tu saņem sodu vienkārši, tu dabūsi pa pakaļ. Ja Dievs paņem savu rociņu un aizsardzību no tevis mirklīt nos, ļaujot tev Sātanam aizkārt, ja? Un Sātans ir apsūdzētais, viņš nevar tev apsūdzēt, tu uzvar, ja tu neesi pelnījis, bet ja tu tīšā veidā pelni, atvaino man, viņam būs arguments. Klausies, paņem savu roku nos Dievs, tāpēc, ka viņi grib viņam uzbrukt, es viņu gribu nogalināt. Un Dievs ierobežo, stop, neļauj pārbaudīt par mēru, ja? Bet labi, tā kā Ijabam bija. Un to nonāk līdzīgā situācijā. Amen. Grēkot ir bīstam. Tu vari pazaudēt ticību, ja tu spītējies. Ja tu esi auns, ja tu esi tā kā ēzels, iespītējies, ieķīlējies un viss. Tā kā man tāda arī brīžā, kad man beigās sanāk dusam, ka tu nenāks mājās, es paņemu pie ragiem, iet pa priekšu, un šim priekškājas ir augšā, es teicu, tur nāks gadu, kur es gribēšu, tur tu ies. Vecākais sāsts atnāca un aizvilk mājās jaunāko āsu. Labi. Humors ir humors, ja? Tālāk 8. Tātad žēlastības bagātība, kādu viņš pārpilnībā mums ir dāvinājis. Jā, bet man tā pie Dieva kaut kas jānopelnī. Es taču nevaru tāpat pieņemt. Dievs tev dod dāvanu, a tu? Nē, man ir kaut kas pašam jāizdara. Es ar savu pašdisciplīnā, pašu savu varēšanu, es kaut ko izdarīšu, un to Dievs man ieskaito. Tā tas arī nestrādā. Mums bija kādreiz Anse, tā ģimenītē, tur bija tas, viņai tēcis, ja, un viņš nekā netika pār tam, viņš teica, es tā nevaru atnākt pie Dieva, man ir kaut kas jāizdara. Bija muižā, mēs tur īrējām telpas, ja, viņš teica, es tās telpas izremontēšu. Es teicu, bet tas, ja tu gribi darīt, jā, bet es teicu, bet tev nav jāpelna.
izremontā tas telpas, nē, tas ir par maz, vēl kaut kas jādara. Es teicu, paklausies, Dievs tev dāvina, tu gribi nopelnīt, tu gribi būt algats, un tu nevari pieņemt to vienkāršo dāvanu, ko tev dāvana. Tā ir problēma jau. Kādu viņš pārpilnībā mums ir dāvinājis, savu žēlošanas bagātību pārpilnībā mums ir dāvinājis visādā pārākā, augstākā gudrībā un saprašanā. Tad augstā gudrība, par ko mēs kādreiz runājam, garīgā gudrība. Un tajā viņš mums ir uzdāvinājis visu to, Kristu Jēzu. Ja tu esi Kristu Jēzā, ja tu apzinies, tu visu to saņem. Man šodien bija interesanti lūkšanā. Tev kādreiz gadās no rīta, kāds pusstundu 40 minūtes, kā man tā lūkšana iet, ka tu kaut kur bišķiņ tā kā vien mirklī tavs prāts kaut kur nošauja pa kreisi, samā volkā, brīvsolītī. Tu esi lūkšanā koncentrēts uz Dievu, bet pēkšņi es neatceros kādā sakarā. Es iedomājos pagrabu, es domāju, man tur pil virsū ūdens, kā varētu, kaut kā bišķi aizdomāt. Un Dievs tajā pašā mirklī lūkšanā tev pasaka, ka tu izdari šitā. Cik tas ir vienkārši. Tu mirkli atslēdzies un Dievs tu tajā mirklī, un tas ir piedod, kungs, tad par to mēs lūdzam tālāk. Lūkšana, es negribu par tādām lietām domāt, mans prāts klejot, atgriežas apakaļ lūkšanā, Un tās elementārās lietas, jūs zināt, ka viss ģeniālais ir visvienkāršākais. Un ja tev Dievs kaut ko tavās vajadzībās, tev liekas tas sīkums, Man liekas, kaut tāds sīkums, Dievam tur kaut ko prasīt un lūgties, kad tur tā vai savādāk izdarīt. Un bieži vien Dievs tev šitādā mīlestībā vienkārši tev iedod gudrību. Savā gudrībā, lūdzu, bez problēmām, atbild. Viņš ir mīlestība, viņš ir gaisa, viņā nav nosodījums tev. Un kad tu bišķi aizklīst prom, tu esi tikai cilvēks, vai tā nav? Tālāk 9. Atklājot mums savās gribās noslēpumu. Tātad viņam ir griba, un šī griba ir noslēpumā, un viņš savējiem mums, Jēzu Kristu, to atklāja. Un kā vēl korintiešiem rakstīts, ka šīs pasaules varenie, ja būtu sapratuši, ko viņi dara, viņi nekad nebūtu situši Jēzu krustā. Ja Sātans būtu apzinājies, ko viņš ar to, kas viņam par to būs, viņš nekad nebūtu to darījis. Bet savā būtībā, savā esībā viņš nespēja nedarīt to caur cilvēkiem un notiesā nevainojam cilvēku, svēt cilvēku, notiesāja reizē, kurā ir Dievs, Dievdēls un cilvēkdēls, Jēzus Kristus. Mēs pieejam cilvēkdēlā, Dievdēlā, pieejam pie Tēva, svētajā garā, Un viņš izdarīja muļķību, tāpēc, ka viņam arī pavadoni Salamam pamācīja. Ja Dievam ir, no jaunības ir draudzim gudrība, ka Dieva gudrība, kas viņa laulātā draudzene, tas Sātanam ir pavadot mīļākā muļķība. Un viņš pats iekrīt tajā muļķībā. 9. Atklājiet mums savās gribās noslēpumu dēļ savas labvēlības. Viņš neatklāja tev tāpat vien, bet viņš atklāja tāpēc, ka tā ir viņa labvēlība, kas izpaužas, ka tu izproti Dieva gribu, Jēzu Kristu tev būt un dzīvot, un uzvarot dzīvot. Amen. Kuru viņš iepriekš nolicis viņā, viņam ir šīs noslēpums, kuru labvēlību viņš tev atklāja, kuru viņš iepriekš nolicis viņā, Jēzu Kristu, šo noslēpumu. Un viņš tev to atklāja. Un tad, kad viņš tev to atklāja, tad tu sāc apzināties, ka tu esi viņā. Tu sāc to lietot, ieņemt to garīgo nostāju, garīgo pozīciju. Tu zini, piemēram, ja tu esi karā, un mēs esam garīgajā karā, ar to pašu tumsu valstību, ar visiem ļaunajiem gariem un tā tālāk. Tev vajadzīgs ir kārtīgs pozīcijas. Tāpēc, ka karā vienmēr kāds uz tevi šaus. Un vai nu tu šauj pretim, vai nu tu nogalini, vai tev nogalini. Tāpēc tā ir garīgā cīņa. Tev ir dot vārdu Jēzu Kristu staigāt par skarpijām, par čūskām, samīt, sabradāt to 91. psalms, ja tu esi Jēzu Kristu, Tas tev neko nekaitēs, ir rakstīts, pat nāvīgās zāles tu vari dzert, un tas tev neko nekaitīs Jēzu Kristu, Es nerunāju par kārdināšanu, bet ir garīgās nāvīgās zāles arī, ka tu vari iekrist kaut kādā maldu reliģijā, vēl kaut kādās maldu mācībās un tā tālāk. Un tas tev neko nekaitēs, Būt viņā garīgā stāja, ieņemt šo pareizo pozīciju šajā kara stāvoklī, kā tev būtu nocietinājums, lai tu būtu aizsargāts. Apzināties sevi, esam viņā. Un šajā pozīcijā dzīvo ticībā, tu īstenojat savā dzīvē. Un tagad es jums atkārtošu to ebreju 1, to ticību definīciju no grieķu valodas, Ļudai varbūt, ja ir Krievu bībele, tas neko jaunu nepateiks, bet latviešiem gan man patīk šis tulkojums labāk. Tātad ticība
Tu vari uz Ebrejiem 1:1 uzliec, ja? Lai es varu salīdzināt. Ticība ir sagaidāmā īstenošana. Tad ticība ir darbībā. Ticība, kas darbojas Dieva mīlestībā, tā spēja. Ticība ir sagaidāmā īstenošana. To, ko tu gribi sagaidīt, un ko tu gribi sagaidīt, to viss Dieva svētība, ar ko tu esi svētīts debesīs. Vai tad tā nav? Un tu viņu īsteno savā dzīvē. Pārliecība neredzamajā. Un ja tu gribi īstenot to savā dzīvē, tu vari īstenot to tikai tajā apziņā, ka tu esi Jēzu Kristu iekšā. Un rakstos, kas ir teikts par Jēzu Kristu, attiecās daudzējādā ziņā uz tevim rakstu vietas. Tur ir atklājās, ko Dievs izdarījis caur viņu, kāds viņš ir viņā, kas tev ir dots viņā, un tu vari lietot tās raksturvietas caur viņu, uz viņu, viņā un tā tālāk. Savā dzīvē. Tas psalms 23. Tu uzklāji man galdu maniem ienaidniekiem redzot. Tas nozīmē ko? Jēzus atnāca, Jēzu Kristu, Dievs mums uzklāja galdu, mūsu ienaidniekiem redzot. Jo Jēzu Kristu, viss Dieva apsolījumi tev ir jā un āmen. Uzklāts galds ar salvētītiem pārklāts, un tu nezini, kas apakšā zem tām salvētītēm. Bet svaidījis ar eļļu manu galvu, svētais gars nāk par tevi. Cik garšīgs! Cik garšīgs! Un tu sāc viņu ko darīt? Apliecināt, pasludināt, nostāties garīgā pozīcijā tajā visā. Un mans kaus, mans gars, manā sirds ir pārpildītā tā, ka no manās sirds pārpilnībās, manās mutēs, lūpas runā, apliecināšanu, pasludināšanu un Jēzu Kristu es valdu pār visām lietām, ņemot to garīgo svētībā, ko es esmu svētības savā dzīvē. Ticība, kas darbojās Dieva mīlestībā, kas darbojās Kristū, viņā. Tā ir atklāsuma, tā ir šī noslēpums, ko Dievs ir atklājis, ka šī ticība darbojās viņā, ka tu esi viņā, ka tu to apzinies. Iekams tu skatīsies un redzēsi sevi savu cilvēciskās robežas iespējas, tas nedarbosies. Bet, kad tu nostāsies tajās pozīcijās, tad tu vari darīt tos darbus, ko Jēzus teica, jūs darīsiet tos darbus, ko es, un vēl vairāk. Kāpēc vairāk? Ko vēl vairāk var izdarīt, ka Jēzus? Mironi augšām celt, vēl kaut ko. Jā, bet Jēzus bija miesā. Tagad viņš ir draudzē, katrā. Kā tu domā, viens cilvēks fiziski ierobežos, te es esmu uz Ugāli, tam man jābrauc ar 2 autobusiem, tad es tur būšu. Ja? Bet mēs esam daudz, viens atbrauc uz Ugāli, viens uz Smilteni, viens uz Alūksni, ja? Un visos sludina evaņģēliju un dara Dieva darbs. Jēzus Kristus ir visos, katrā no mums. Un viņš dara vairāk, nekā es esmu darījis, joprojām glābējs, joprojām atbrīvotais, joprojām dziedinātais, un to, kā svētais gars tev vada, nedara to, ko tev svētais gars nevada, bet kā viņš tev vada, tā arī dari. Tev nav jāsludina, jādzied pie tiem, protams, ka tu vari cilvēkiem ar akmeņu sirdīm arī sludināt, tāpēc, ka Dievs spēj pat no akmeņiem sevi darīt bērnus. Amen. No akmeņu sietām sirdīm cilvēkiem. Tātad ticība, kas darbojas, tā ir darbībā. Ticība bez darbiem ir, kā mēs pagājušajā skatījāmies Jākaba vēstulē 2. nodaļā. Ticība bez darbiem ir nedzīva, ir mirusi. Tāpat kā miesa bez gāra ir nedzīva, tā arī ticība bez darbiem ir mirusi. Bet ja tu esi viņā un tu to turpini darīt, tad tas viss darbojas. Un to tu dari ar to autoritāti, ar to vāru, kas dota Kristum Jēzum. Un tagad Mateja 28, 18 un līdz galam. Mateja 28. nodaļa, 18. un pārējie panti. Un pietuvojies Jēzus tiem sacīja, Jēzus saka, man ir dota visa vara debesīs, tas ir gar pasaulē, un uz zemes, šajā fiziskajā pasaulē. Visa vara, es uzsveru, visa vara. Un šī vara tiek īstenot Dieva gribā, Dieva noliktajā gribā, kas ir vārdā. Ja? Un Jēzum ir šī vara. Tu esi Jēzu Kristu, un kam ir dot šī vara? Tev lietošanai. To te Jēzus tālāk arī runās. Ja? Kad mēs to Kristu apzināmies, tad mēs sākam to lietot. Vai nav tā? Valdam tajā pēc Dieva gribas, Dieva prāta. Citādāk tas nedarbojās. Tu nevari savās kārībās, nevari savā paša darīšanā, bet tu vari darīt Dievā, kā svētais gars tev vada. Tāpēc tev ir svētais gars tevi dzīvo un vada tev. Un ja tu ieņem šo garīgo pozīciju, tu viņam atver iespēju darboties.
Tātad viņš te turpiņā šo te dota visa vara gan debesis, gan uz zemes. Un tagad viņš šo varu dod mums nākošajā pantā. Un tā, tātad man ir dota, un tā, rezumē, ejiet, iemāciet visas tautas. Izsūt. Tu zini, ko tur tā mirkli saņem no šīs rakstietas? Apustuļu pilnvars, apustuļu sūtījumu, jo visus tos, ko Dievs sūtā, un viņš sūta mūsu savu draudz, ja, tas ir apustuliskais aicinājums, tas ir apustuliskais izsūtījums. Ejiet, un ar konkrētu mērķi, ja. Tātad, ejiet, un tā, ejiet, iemāciet visas tautas. Un tagad padomā vien mirklīt. Tautas, tas ir kaut kas ļoti liels, visās tautās, Jēzu Kristu, sludināt, visās tautās mācīt, ja. Tātad īstenot Dievu valstību uz zemes, labo vēsts valstību, Dievs grib valdīt, Dievs grib glābt cilvēks, atlasīt un tā tālāk. Kristot tās, tā ir derības noslēgšana, kristībā ūdenī, kristībā svētajā garā, divas daļas, ja, slēdzot derību ar Dievu, Tēva, Dēla un tātad iemāciet visas tautas, kristot tās Tēva, Dēla un Svētā garā vārdā. Ko Jēzus šeit izdarīja? Viņš to varu saka, ejiet un lietojiet. Ejiet un lietojiet. Nu, protams, tagad tu ej un lieto, un tev ir vara un tā tālāk, bet tu jau vari arī neiet un nelietot, tā kā viņš to grib. Neiet un nevaldīt. Un kas tad būs? Tu lietos to varu. Tev strādās viņi? Nestrādās. Tālāk. 20. Mācot tautas, ja tās, mācot tās, tas ir pēc kristībām, tur rakstīts, ejiet kristieķi, jā, ūdeni un svētā gara, bet mācot tās, tātad kaut kas ir jāmāc tev, ne tikai jāatgriežas. Mācot tās tautas, iekarot visu, ko es jums esmu pavēlējis. Iekarot, tas ir pakļaut, jā, tas ir, pakļaut dzīvībai, jo ticība ir garīgā dzīvība, kur tu no nāves ej mūžīgajā dzīvībā, pakļaut dzīvībai, pakļaut šīs tautas, ja. Tas nav krustkārt, tas nav inkvizīcija, tas nav viss tas, kas reliģijas murks, ja, kas jau ko darbojas Sātans, ja. Aizsniegt šīs tautas, ja, mācot tās, aizsniegt viņas. Un tas ir nevis iekarot, es atvainojos, te nav cits vairs, ievērot, sabļūt daķi, jā. Iekarot, tas pakļaut, tas būs no romiešiem 1,5, jā, pakļaut tautu, bet te ir ievērot visu, mācot tās, ievērot visu, tas nozīmē izpildīt. Izpildīt tos noteikumus tā dzīvot, kā nolīdzis ir Dievs, kā Jēzus Kristus ir mācījis. Un ja tu paņem, teiksim, satiksmes noteikumu, tad palīdzīgi, kā šie satiksmes noteikumi ir dot, ir arī garīgā pasaulē ir noteikumi, kuri ir jāievēro, kuri ir nolikt no Dieva, kas darbojas garīgajā likumībā. Un tu esi aicināts mācīt šīs tautas pa priekšu kristībā, noslēgt derību un tad mācīt ievērot šos noteikumus garīgajā pasaulē. Dzīvot Dieva gribā. Amen. Ko es jums esmu pavēlējis? Tālāk ir teikts, ja, ievērot visu, ko es jums esmu pavēlējis. Ko Jēzus ir pavēlējis? Tu bieži atrod, kur Jēzus saka, es jums pavēlu. Es tikai vienu lietu zinu. Es jums pavēlu mīlēt vienam otram. Es jums pavēlu mīlēt Dievu un mīlēt savu tuvāko, kā sevi pašu. Un tā ir Jēzus pavēle dzīvot mīlestībā, ja? Un šī pavēle ir viņš, ka es jums esmu pavēlējis. Tā iekļauj sevi visu Dievu gribu, kas izteikti ir viņa bauslībā, vecajā derībā. Protams, tu nav ne templis un viss tas, tie noteikumi, kas tādā laikā bija, jo šobrīd mums tas ir Kristu Jēzu dots, vienreiz par visām reizēm mums ir upurjērs, kurš ar savu asiņiem iegājis debesīs, reizē kā augstais priesturs un upurjērs, ja? Mums viss tas ir garīgi dots, jaunā derība ir garīga, ja? Bet viss tas, kas ir rakstīts Dieva gribā, mīl savu tuvāko kā sevi pašu, klaus vecākiem un cien, ja, nezodz, nekrāp, nepārkāp laulību un tā tālāk. Tas viss iekļaut šajā te iekšā, Dieva vārdā, Dieva gribā. Tu mīlestībā to izpildi, cik tu to izpildi, tik tu mīli Dievu, un viņš to pavēlējis ir. Ko es jums esmu pavēlējis, tātad mācīt tautas, ja, ievērot visu, ko es jums esmu pavēlējis, dzīvot mīlestībā, tikt izmainībā mīlestībā. Tālāk, un
un re. Un šis un re nozīmē un redzi, skaties, lūk, un re. Es esmu ar jums visas dienas. Šajā Jēzus ir ar mums visas mūsu mūža dienas, visas dienas, līdz laikmeta beigām, līdz laiku beigām. Un beigās viņš saka amen. Un šis vārds amen, varbūt kāds nezina, bet tas nozīmē patiesi, es tev saku, amen. Tas nozīmē patiesi. Tas ir īstenības patiesība, kas ir nemainīga, kas ir patiesa. Ko uzsver ar amen. Mēs šodien dziedājām amen. Patiesi. Ja ņem latviešu valodā to visu vārdu, ja? Tā. Un kā jau es teicu, ka mēs esam šajā rakstvietās, mēs esam Dievu izsūtīti sūtņi, jeb apustuliskā pilnvarā. Romiešiem 1:5. Tātad caur kuru, un atkal caur kuru, šis uzsvaru kuru, tas ir viņu, Jēzu Kristu. Un šīs rakstvietiņas ir tās, kuras mums ir jāņem sev bruņojumā, kurās mums ir jādzīvo. Caur kuru, caur Jēzu Kristu mēs esam. Atkal esam jau, nevis būšu, saņemšu, esam saņēmuši žēlastību. Es jau saņēmu žēlastību un apustulību, ja latviešu lūk, man liekas apustuļu pilnvars, lai viņa vārdā, un te nav viņa sacītais vārds, bet viņa vārdā imjā, personu vārdā, Jēzus Kristus vārdā, pakļautu ticībai visās tautās. Es tur bišķiņ nokļūdījos, tāpēc es jums saku, tur bija ievērot, bet te ir pakļaut, ja? Pakļaut dzīvībai, pakļaut no nāves, pakļaut dzīvībai, lai iziet no nāves un dzīvo tālāk, ja? Mūžīgajā dzīvībā. Un šis vārds pakļaut nozīmē, ka viņā mums ir dota šī vārā, pakļaut vārā. Jēzus tev piešķir varu, un tu šo varu lieto, bet nevis kā tev pašam patīk, bet tā ir Dievu gribā lietot varā. Kā svētais gars tev vada. Un svētais gars tev nekad nevadīs pret Dievu gribu, pret Dievu vārdu. Viņš vienmēr tev runās tieši vārdu, uz vārdu pamatu viss notiek. Ja? Tagad šitā pašā kontekstā 1. Pētera 2:9, bet tikai šajā kontekstā skaties. Bet jūs, es, tu, mēs, tie esam mēs, jūs, ja? Bet jūs, izredzētais dzimums, izredzēts un jaunpiedzimts jauns radījums Jēzu Kristu. Jaunpiedzimts radījums Jēzu Kristu, jauns garīgs radījums, ticības mīlestības cilvēks, cilvēks, kurš sirdī dzīvo Dieva svētajā garā. Izredzētais dzimums, ja? Ķēnišķi svētkalpotāji. Man patīk tas ķēnišķi, tas ir skaidrs, tas ir valdošie svētkalpotāji, ja? Un svjašķeņik, es iztulkoju svētkalpotājs, jo man nepatīk vārds garīdznieku, man nepatīk kaut kāda priesteri, ja? Jo tas neizsaka to būtību, bet kad tu esi tajā visā Jēzu Kristu, tu esi kalpotājs, tu esi svētkalpotājs, tu esi svjašķeņik. Tas, kas atnes svētību, tas, kas kalpo svētībai, kas piepilda Dievu gribu svētībā. Ķēnišķi svētkalpotājs. Un ķēnišķi nozīmē valdošais svētkalpotājs. Kad tu īsteno Dieva gribu nolikt to žēlastību uz zemes, to, ko viņš ir izdarījis, ir uzvar dot, un Dievs grib valdīt uz zemes, un tu to īstenot. Tu ļauj Dievam caur sevim, Jēzum Kristum svētajā garā, tu īstenot uz zemes. Dieva gribu uz zemes. Vai tā ir draudz iekšējā tusēšanā dzīve? Nē, tā ir brīva dzīve, tā dzīve ir ārpusē, tā dzīve ir pasaulē, tur ir rakstīts tautas, vai šeit ir tautas? Mēs esam Latvijā, latvieši, krievi, čigāni, bet vienalga, kas dzīvo Latvijā, poļi, sauc kā grib, visās tautas. Tev nav jāšķirā ja šito es runāšu, to es negribu runāt, jā, man šī tauta patīk, tā tauta man nepatīk. Nē, tava mīlestība ir atvērta visiem cilvēkiem, mīl savu tūko, kas sev pašu. Amen. Valdošais svētkalpotājs īsteno Dievu gribu, Dievu valdīšanu uz zemes vietvalds, ja? Un draudzei kalpošanas robežas. Kur mums ir kalpošanas robežas? Kur mums Dīnes neesmu ilgi redzējis, bet tā ir Vaiņot, piemēram, Rodbārš, uz to pusi Jaunmūža, tur ir Snepeli, Laidi. Es nezinu, kā Dievs nospējuši tās robežas, bet kur viņš atver ceļu? Viņš nosprauž draudzē kalpošanas robežas, tas ir tautām.
Nu, par to es varētu veselu atkal sapulci vadīt, ja? Kā rakstos māc, piemēram, kad īstenā gudrības savus tirgslaukumos, kur tad tie tirgslaukumi šodien ir? City Market un Tobago Ventspilī, Elvī, pie mums šitie skrundā vēl kaut kur. Tie visi ir tirgslaukumi. No, des pašos laidos ir veikals. Un kur cilvēki, nu labi, viņš varbūt nestaigā apkārt laukos, tev nevajadzējās tā apkārt, tā kā pa pilsētas slīpā ielas, ja? Bet tajā pašā laikā, es aizies, es aiziešu uz veikalu. Tur notiek dievkalpojums pie veikala. Evanģelizācijas pasākums, slavē Dievu un aic, vai tu negribi paklausīties? Nu šeit tev arī bukletiņš un Dievs tev mīl, tu zini to, ja? Un neapsūtini tās bailes, ja? Tu pamēģini neatgriezties, Dievs tev kājas pārlauzīs un nāks ellē vēl kaut kur. Nevajag tā darīt. Ar bailēm darbojas Sātans, tu darbojas Dieva mīlestībā. Amen. Nu tas tā īsti pieskās. Svēta tālāk ir ķēniši svētkalpotāji, svēta tauta, svētotā, atdalītā Dievam, Dieva īpašums, Dieva ģimene. Tu vari neskatīties uz sevi, ka es nav nemaz tik svēts. Tu esi svētots, tu esi atdalīts, tu pieder Dievam, Dievs pieder tev. Un ja no grieķu valodas skatās, tur, es jau jums vienreiz teicu, tad tur vārds kungs, ja? un kalps, tur ir lietots vārds vergs. Un kad tu latvijas tulko, tu gribās, tu negribi rakstīt, tas tāds negatīvs. Nu, tur liekas ar kaut kādām bažām, ar sodiem un vispār. Bet tas ir labais kungs. Mīlestībā pavērzinājis tevi, tu pats sevi atzīst par vergu. Bet tagad padomā, ka vergs ir pilnīgi atkarīgs no savu kungu. Un tad, ja tu esi vergs un tev ir kungs, tad tev vispār tavu gribu vairs nevar būt. Un šī Dieva griba, ko Dievs izsaka savā noslēpumā, Jēzu Kristu, viņi ir tev nolikt tā. Un tu nevar kā vergs vispār tai pretoties. Nu, kas tad tu būsi pa vergu, tad tu taču pieder Dievam, pilnībā pieder viņam ar visiem saviem, kā krevalodā vārds patrahāmi, ja? Ar visu, kas tev ir. Tā kā man Dievs kādreiz runāja, tā pa vienam teikumam, tu ceļdaļā iet caur sēci, Dievs pasaka, kā nu bija, viss tavs laiks pieder man. Nu jā, viss, tāpēc dzīvoju tevī, nu, protams, jā, nākošā dienā, viss, kas tev pieder man. Jā. Ko tu citu var pateikt? Vēl kāds dienas paiet un tu iet. Un viss, kas pieder man, pieder tev. Bā! Tas, ko pateici iekš, tu tur tāda bība. Tas tev liek uzsprāgt tajā mirklī. Tāpēc, ka tu saproti, ka tad Dievam ir viss pieder. Pilnīgi viss. Un viss tas ir tavējais. Brīnišķīgi, vai ne, ka tu tā dzirdi Dievu. Svēta tauta, kas ņemta daļā. Tātad ir kaut kāda daļa darbā, ka tu esi ņemts šajā darbā, tev ir dalība šajā darbā, ar Dievu kopā. Dievs ar tevim kaut ko dara uz zemes pārvaldu, tu esi ņemts daļā pārvaldīšanā, valdošās svētkalpošanā, īstenot Dievu gribu uz zemes. Tu esi paņemts daļā un tu esi derības daļā ar Dievu tajā. Un tu esi tā kā vergs, tev nav vispār savu teikšanu. Tev tas ir jādara. Tā. Bet tā ir vislabvēlīgā griba, kas Dievam uz mums ir, ja? Tālāk, lai sludinātu, lai tā svētā tauta, lai sludinātu, pasludinātu, ja? Jūs no tumsas savā brīnišķīgajā gaismā iesaukušā Dieva pilnību. Kas ir šī te brīnišķīgā gaisma? Tā ir ticības mīlestība, ja tu lasi uzmanīgi 1. Jāņa vēstuli. Un viņš tev tajā ir prizval. Man patīk, tā nevis aicinājis, kā latviešu tulkā, bet prizval, iesaucīs. Tas ir karakungs, Cebauts, kurš tev iesauc armijā, kur tu nevari pretoties, kur tu esi iesaukt dzīvībā, lai viņš tevī dzīvot un valdīt caur tevim, īstenot Dieva valdīšanu uz zemes. Jūs redzat, tā bišķiņ sabiezinot, spilgtāk tās krāsas izkrāsojot, kad tu lasi rakstus, kad tas svētais gars iezīmē, tur bišķiņ citādāk skacī. Tur vairs nav tas, nu jā, man Dievs aicina, es vēl nav gatavs, es vēl paklausies, tu nemaz tā nevar runāt. Dievs tev saka, ej un dari. Ej un dari tautas par mācekļiem. Ej un pasludini evaņģēliju. Es tev dod apustuļu pilnvars un dari, un tu nevar pretoties tam visam. Tu var vienīgais zaudēt kaut ko. Tu var saņemt kaut kādu savā dzīvē nesvētību, jā. Bet tajā tu zaudē kaut ko. Tu gribi būt paēdis un lai tev labi klājas un taviem un tā tālāk. Derība ar Dievu. Un Dievs saka, es esmu tajā ar jums līdz pasaules galām. Kad tu tajā visi esi, es esmu ar jums kopā. Ja tu esi ar Dievu, Dievs ar tevi, vēl vairāk tev vajag. Nu ko tad vēl? Budu?
Muhamed vai kaut ko vēl tu gribi piekarināt klāt. Nu, tev vairāk neko nevajag. Tev pietiek ar to, ka tu esi Jēzu Kristu un Dievs ir ar tevi. Visās lietās, visu varošais, visu valdošais. Viņš jau ir tas lielais valdnieks, tu esi tas vienīgais, viņa tas vietvalds, kur viņš dara. Līdzdarboties svētā garā vadībā, jūs vadot, viņš saka, jā? Tā. Marka 16, un tā ir 2 pantiņi. 16, 15, 18, jā? Tas ir 3, jā? Ar 15. Marka 16, 15 un līdz 18. Jēzus sacīja, ejiet pa visu pasauli, tautām, 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 pa visu pasauli, izkaisīt kā sāls, zemes sāls, jā? Un sludiniet evaņģēliju visai radībai. Un te man vienmēr jāpasmaida ir, es domāju, redz, man mājās ir kaķenīti, jā? Man viņai jāsludina evaņģēlijas, tāpēc, ka viņi ir radība. Kas tad šitās te kaktus, kas man uz logu ir, tas taču arī radīsi. Kaktus, es tev pasludinu labo vēsti, jā? Nu tā, pasmaidīt var. Nu tur jau, protams, nav domāt, tur ir tiem, kam ir dvēseli, jā, radībai, bet nu tā tulkojumā tā viņš ir. Sēt vārī, jā? 16. Kurš ticēs, nu redz, nu te sākās jau, kaktus neticēs, jā, un tas kaķis arī neticēs, jā. Kurš ticēs un kristīsies, un to tie noteikti nekristīsies, bet ticēs un kristīsies, būs izglābti, bet kurš neticēs, būs notiesāts. Un jā, 1. Jāņa 3.16 uz priekšu tur rakstīts, ka dzirdot Dievu vārdu, jau tas vārds dzirdētājs, tā labā vēsts jau spriež tiesu. Ja, tāpēc, ka cilvēks savā sirdīs vai nu pieņem, vai noraida, un tās ir tiesas mirklis, ja, un par to arī te runā ir. Bet noticējušos pavadīs šīs zīmes. Tie, kas noticēs, pavadīs tālāk šīs zīmes. Viņi kļūst par dievbērniem, tāds pats kā tu, manā vārdā, Jēzus Kristus vārdā, izdzīs ļaunus garus, rokas runās jaunās valodās, ņems čūskas, un ko nāvi nesošu izdzers, tiem nekaitēs, uzliks rokas slimajiem, un tie būs veseli. Paskatieties, kur Dievs pavāda to visu evaņģēliju sludināšanu ar zīmēm un brīnumiem. Un ja tu to nedari, ko tu gaidi brīnums un zīmes? Kam tev tas, lai tu varētu savu, kā man darbojas, es baigi garīgais ir. Tātad apzināties sev Kristu, tu apzinies, tu to visu varu darīt un īstenot savā dzīvē. Īstenot ticību savā dzīvē, darbībā. Tādēļ Pāvils Efeziešiem 1. viņš turpina. Tas ir, ka es paspēšu. Tātad 1.9 turpinot, jā? Atklājot savās gribas noslēpumu dēļ savās labvēlības, ja, kuru viņš iepriekš nolicis mums viņā Kristū. Ja, un 10. Laiku pilnības iekārtošanā, lai viss debesu debesšķīgais un zemišķo savienoto zem galvas Kristū. Tātad viņš savieno visu to, kas ir debesīs, savieno ar visu zemišķo, garīgi savieno Kristū. Ja. Viņam mēs esam kļuvuši mantinieki, nozīmēti tam, predznačeni, nozīmēt paredzēt tam, ja, pēc visu no savas gribas veicošā. Tātad viņš ir savas gribas veicējs un viņš ir mūs nozīmējis tam, paredzējis mūs tam, nolicis mūs tam, ja. Savā gribas veicošā nolikumā. Tātad ir kaut kas no Dieva nolikts, ir nolikti garīgie līkumi, kas darbojas, un viņš ir nolicis valdīt, un viņš ir nolicis šo valdīšanas ar mums to darīt. Tātad darīt, nolicis, ejiet un dariet, jā. Tālāk 12. Lai mēs kalpotu viņa goda slavai, ne sev, bet viņa goda slavai, kuri agrāk esam paļāvušies uz Kristu. Tātad tie, kas ir paļāvušies uz Kristu, viņi iet un kalpo tiem, kas nav paļāvušies uz Kristu. Un tie tāpat sāk paļauties uz Kristu. Un tā ir tā valdīšana, kā Dievs pārņem. 13.
Viņā arī jūs dzirdot īstenības sacīto vārdu, slovo, ja, viņā arī jūs dzirdot īstenībā sacīto vārdu, jūsu glābšanas labās vēsts sludināšanā un noticot viņā, esat apzīmogoti ar svēto garu. Tātad dzirdot savu glābšanas vēsti, pieņemot to, ja, esat apzīmogot ar svēto garu. Ja tas tev ir, tad tu esi jaunpiedzimis un svētā gara zīmogs no Dieva tev ir uzspiests. Un kam Jēzus nāks pakaļ? Tiem, kam ir šis zīmogs. Amen, tiem arī būs daļa debesīs. Labās vēsts sludināšana, tad notiek šī apzīmogošana. Nepārstājot pateicos par jums. Par jums Dievam pateicos, Pāvils raksta, atceroties jūs manās lūkšanās, lai mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs, tas ir 17, mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs, slavas Tēvs dotu jums augstākā gudrības un atklāsmes garu viņa iepazīšanai. Tātad šā lūkšana, par ko viņš lūdz, lai tu saņemtu šo, ko mēs šodien te runājam, lai tu saņemtu šo atklāsmes garu, viņa gudrības, viņa iepazīšanai, ka tu iepazīsti, kas ir Jēzu Kristu tev dots, kas tu esi Jēzu Kristu caur viņu un tā tālāk. 18. Un apgaismotu jūsu sirds acis. Negaidi, ka tu ar savām acīm redzēsi fiziski. Jā, varbūt ar redzēm tev tā Dievs piešķir, bet tev ir sirds acis, tavs sirds ir dzīve, viņai ir acis un ausis, par ko Jēzus runā, kam ausis ir, lai dzird, kam acīs ir, lai redz, un apgaismotu jūsu sirds acis, lai jūs iepazīstu iekš kā pastāv viņa aicinājums, iesaukums. Jā, te ir atkal prizvāņīje, jā. Un kādā ir viņa mantojuma godības bagātība priekš svētajiem. Tu esi svētots, atdalīts Dievam, jā, Dieva īpašums, Dieva tauta, un tev ir mantojums, un tas mantojums ir valdīt ķēnišķā valdīšanā, svētkalpošanā. Amen. Tālāk, 19. Un cik liela bezmēra ir viņa varenība mūsos, un valdīšanās spēks, jā, valdīšanās spēks, 20. kurā viņš iedarbojies Kristu, viņu no mirušajiem augšām ceļot un nosēdinot sev pa labo roku debesīs. Viņam šī vara un spēks nav mazinājies svētajā garā. Un to viņš īstenot caur mums. Tālāk augstāk, 21. augstāk par ikvienu priekšniecību un spēku. Nav uz zemes neviena priekšniecība un spēks augstāk. Nu, ir kaut kāds reliģiskās organizācijas uzstājās pret mums vēl kaut kur, bet jūs zināt, kā vietējā līmeņa draudzē ir dot augstākā garīga autoritāte un vārdu Kristu darboties. Ja mēs sākam realizēt to, kas mums ir dots no Dieva, neviens nespēj stāties pretīm. Neviens reliģijas gars, neviena reliģiskā organizācija, nekas. Tev ir dots valdīt, bet tikai Dieva gribā, ticībā, mīlestībā, kas darbojas, tu īstenot to savā dzīvē. Un tā tavs lūkšanas tiek uzklausīts, ja tu esi tajā garīgajā, pareizajā pozīcijā. Tu vari nostāties svētā gara vadībā un valdīt. Augstāk par ikvienu priekšniecību un spēku un kundzību. Un kundzība tas ir tie, kas cenšas uzkundzēties. Bet nav dots draudzēju nevienam uzkundzēties, Elsvārtiem nebūs uzvarēt. Nebūs. Tu dzirdi? Nebūs uzvarēt. Nevienam reliģijas garam nebūs tev uzvarēt, draudze. Spēku un kundzību un ikvienu vārdu, īmeņi, atkal ikvienu vārdu, tas ir atkal domāts ir personas vārdu, jā, nosauktu ne tikai šajā laikā, bet arī nākošajā. Tā uzvar nepāriet, viņi ir mūžīgi. Un visu pakļāvīs zem viņa kājām, un tagad es atkal paprasīšu, tātad, tu esi Jēzu Kristu. Jēzum Kristum zem kājām pakļauts viss tas ir, visu pakļāvis zem tavām kājām, jo tu esi Jēzu Kristu. Amen. Un tu vari šo vārdu lietot. Vari, tāpēc, ka tu esi viņā. Tā ir Jēzus Kristus uzvar. Zem viņa kājām. Tātad vara un spēks zem viņa kājām. Un nolicis viņu augstāk par visu, par galvu draudzēji. Redziet?
Tāpēc man dot visvaru uz zemes un debesīs par galvu draudzei, kurai ir viņa miesas ķermenis pilnība, kas piepilda visu visā. Piepild šo zemi ar valdīšanu, ar varēšanu. Amen. Tagad paskatīsimies Efeziešiem 2, no 4 līdz 7. Un šeit ir tā, 4. sākot, Efeziešiem 2, 4. Dievs bagāts žēlošanā, žēlībā, tas ir mīlošķī, ja citādāk es nevaru iztulkot, tā mīlošķi, tā ir žēlošana, žēlība, jā. Dievs bagāts žēlošanā, žēlībā, savā lielajā mīlestībā, kurā ir mūs mīlējis. Dievs tevi mīlējis, pirms tu vispār biji pie Dieva jau, jā, kurš mīlējis, un mūs mirušos noziegumos darījis dzīvus ar Kristu. Ūdens kristībā tu mīri sev, vecai dzīvei, grēkam, pagremdēts viņa nāvē, jā, un augšām cēlies dzīves Dievam un dzīvo Dievam. Tātad darījis dzīvus ar Kristu, garīgi dzīvus ar Kristu, žēlastībā jūs esat izglābti, un atkal esat, nevis būsiet, bet esat. Tālāk nākošais 6. Un ar viņu, jā, ar viņu, tas ir ar Jēzu Kristu, augšām cēlis un nosēdinājis, tātad mirušajiem augšām cēlis un nosēdinājis debesīs Kristu Jēzu. Tātad Kristu Jēzu tu garīgi esi savu ticībā, mīlestībā nosēdinās debesīs. Garīgajā pasaulē tu esi tajā. Tu vari redzēt ārā vēju, nevar redzēt, bet tu redz, kā viņš pūš, kā viņš lok, un gara pasauli ir tāpat, viņi šai pašā pasaulē, bet tu viņu fiziskām acīm neredz. Tu viņu redz ticībā, savu sirds ticībā, ar tām acīm tu vari redzēt, jā. Tātad debesis Kristu Jēzu 7. Lai, un šis man atkal patīk, ka tas lai, padziedāsim, jā. Lai nākamos laikos parādītu savas žēlastības pārpilnības bagātību. Tātad Dievam ir mērķis, tu ej tajā visā, ko viņš tev saka, ķenīšies priesteri valdi, īstenot Dievu gribu uz zemes, viņa mīlestībā, ticībā, jā. Un Dievs tev saka, nākamā laikā es tev parādu savu bagātības labastību uz mums, Kristu Jēzu. Tie, kas ir Kristu Jēzu. 8. Arī dzīves un garlikums darbojas tikai tiem, kas ir Jēzu Kristu. Kam naks nav Jēzu Kristu, tiem ir grēku un nav likums. Amen. 7. Jo žēlastībā jūs esat glābti caur ticību. Tātad tu esi izglītība dēļ to, ka tu esi ticīgs, tad tu tici Jēzum Kristum, Dievam Jēzu Kristu. Un šis nav no jums, tu neko neesi nopelnījis, tev bija tas uzdāvināts, to Dievs ir izvēlies. Es varbūt nemaz negribēju, tev kāds prasīja, Dievs tevi izredzēja un nolika, un tev ir iedāva uzdāvināts, un tu tur neko nevar ne pateikt, ne jā, ne pielikt, ne atņemt, šeit saņēmis un viss un darbojies. Un šis nav no jums, bet Dieva dāvinātā. Jā, man kaut kas jāizdara, es tur baigi taisnīgi dzīvošu, es tur tālāk. Paklausies to savu vārdu, tagad tā reizē iekritīs savu, tāpēc, ka miesas ir vāji, bet gars ir labprātīgs. Amen. Ne no darbiem, lai neviens nelielītos un nepelnītos un nelielītos, tāpēc, ka Dievs ir iedevis tavu dāvanu, viss jau tur ir iekšā. 10. Jo mēs, es, tu, viņš, viņa un tā tālāk. Viņa radījums, ja, jo mēs esam viņa radījums, garīgais jaunais radījums Kristu Jēzu. Radīti Kristu Jēzu priekš labiem darbiem, par ko mēs te šodien runājam, iet un mācīt tautas, īstenot Dievu valdīšanu, sludināt evaņģeli un tā tālāk, dzīvot Dieva mīlestībā cilvēkiem, jā. Mātei 18:28 tur bija, kurus Dievs mums nozīmējis, tātad nolīdzīs, izpildīt, paredzējis izpildīt. Tu vari pretoties Dievam un nedarīt. Tu taču esi vergs. Bet tev ir nolikts darīt, lūdzu. Un līgava ar eļu, kurai nāks pakaļ Jēzus, būs tā, kas to īsteno un dara. Un tā mums patīk tās telpas, tā mums patīk jumts uz galvas, tā mums patīk smuka māja, smuka grīda, apkur, ūdens visur ir mušs, nekošs, neviens virsū nebrauc. Par ateisvāku tev neviens te nesauc, samīļo, nu, ja iekrīt, varbūt norāja kādreiz vēl kaut kur, bet tur, kur tur, Rudbāržos, Jānmuižā, Saldū, Vaiņodē, vēl kaut kur. Tur viņš man nolamāja tā, viņš man nosauc tā. Ko raksts saka, svētīgs tu esi, ja tev vajā, tev lamā, tev apmelo un tā tālāk.
Un kas tev ir vajadzīgs, ka Dievs ir ar teviem? Un ja tu to dari, tu esi svētīts, Dieva svētīts, tu saproti, ko tas nozīmē. Viss apsolījumi Jēzu Kristu tev ir jā un āmen. Un tu viņu saņem, un svētais gars tev atklāj, tu dzīvo sadraudzībā ar Dievu, uzvarošs dzīvu, valdošais ķēniņš svētkalpotājs. Āmen. Aizdedzies uz to. Un es negribu, ka draudze būtu, ir 10 bija, kas nāca ar tiem luktūriem, ar tiem eļļā, un 10, kas bez tās bija. Ka mēs esam ar to eļļu, kura Jēzus nāk pakaļ, kas ieitās kāzās. Un ka mēs kā draudz tiekam svērt, un Dievs tie svāri neparāda, ka mēs esam par vieglu. Tu esi svērts, jā, Daniela grāmatā, un atrasts par vieglu. Un pirmā paraušana, un viss aiziet, un atkal kā dīgo palikusi. Nē, es gribu tajā pirmā paraušanā. Es esmu nolīdz sev tā, ka es dzīvošu līdz 100 gadiem vismaz, jā. Tā man ir no bērnības jau tas ir bijis, jā, bet tajā pašā laikā vai, lai līdz Jēzus atnākšanai, jo man gribās, tur būs labāk nekā šitai. Šī pasaule man nepatīk, bet tur būs vispār nesalīdzinām labāk. Amen. Un pēc tam valdīs 1000 gadu miervalsts ar Jēzu. Un nebūs vairs tas sātans, tas mērglis būs ieslēgts iekšā ar visiem saviem varas iebās iekšā ķurķī. Viņš nevaldīs, nebūs asars, nekas, radīsies vajadzība, Dievs apmierinās, un tu dzīvo mūžīgo dzīvību tajā pusē. Tas ir šī vienkārši neaprakstam. No ko man jāteiks? Es gribu, kas vēl, mēs esam ar pienācīgu svaru kā draudz, un katrs atsevišķi. Labi, man jau varbūt sirma galva, mēs vairs nevaram, bet tajā pašā laikā ir gan lūdzēji, gan aizlūdzēji, gan viss. Dar to, ko Dievs tev ieliek. Dievs no tevi neprasa, ko tu nevari. Pārmēram viņš tev neļauj pārbaudīt, un viņš tikai grib tevi dzīvot un izpausties. Viņš tik labi zina, kas tu esi un kur tu esi. Kā tev iespēja. Tas ir draudz, nav ar pietiekam svārjā izpild to, ko Dievs ir nolicis savu viņa gribā. Jā? Izpildu to pašu Mateja 28:18, ejiet un sludiniet tautām, iemāciet viņus, jā, kristiet, jā. Kad tu lasi rakstus, tu lūdzu ievēro visu šīs lietiņas caur viņu, uz viņā, jā, un ņem un runā, jo ticu, jo runā, jo es runāju, jo es ticu. Ja es runāju ticību, tā ticība kļūst man sirdsticība. Ja es nerunāju, tad nekas nenotiek. Jūs saprotat, ka tas nozīmē, man patīk stāvēt kluss, jā, bet man te saka, man nepatīk stāvēt kluss. Un runā to arī tad, kad tu esi dziesmās, tad, kad tu esi Dieva pielūgsmē un viss, tev jānāk ārā, lai tas nonāk no tavas galvas nonāk tavā sirdī. Tā ir tava runāšana, tava sludināšana, un tas ir ne tikai sludināt cilvēkiem. Jā, tieši tur, kad tu sludini evaņģēliju, tu esi tas vērsis, kas ir pēc bauslības, vērsim, kas labību mīl, purnu nebūs aiziet. Tu pats esi paēdināts pirmam kārtam ar to, ko Dievs caur tevim pasaka. Un tavu ticību aug un kļūst par sirdsticību, un tajā tu vari pateikt kalnam, jebkurai problēmai meties jūrā, un eņģeļi nolīdzinās to, un tu vari dzīvot uzvarošu dzīvi. Kaut tad tu sev esi pavērdzinājies, un Dievs tev nesauc par vergu, viņš tev sauc par draugu, par savu bērnu, bet tajā pašā laikā tu sev esi pavērdzinājies, un tev ir kungs, un tu esi vergs. Viņa mīlestībā pavērdzināts. Bet, ka tu esi iemīlējis viņu, viņš ir tev mīlestībā sagūstījis, paņēmis verdzībā. Tā ir vislabākā, kas var būt. Par tevi rūpēs, par tevi gādā, tev ir apģērbs uz galvas, ēst un dzert, garīgais, fiziskais. Jāņa 4 pēdējās rakstvietas, Jāņa 14, 23, 24. Kas mīl mani? Jēzus saka, kas mīl mani, tas manus sacītos vārdus ievēros, izpildīs, un mans tēvs iemīlēs viņu, un mēs nāksim pie viņa, un mājvietu pie viņa radīsim. Man patīk satvarim, jā. Šis vārds ir, ka tu neesi gatavs, bet Dievs atnāk un ierīko. Tu ievācies citā dzīvoklī kādā, tu arī pa priekšu, ko viņš dara? Ja viņš nav remontēts, noplēs tāpēc, izkrāso grīdu, izpalsina visu, iekārto, saliek visu tā, kā tev gribās. Ja? Un svētais gars iemājo tevi un iekārto, Dievs tevī dzīvo, iekārto, lai tu būtu svētā gara templis. Lūkšanas nams un slavēšanas nams, un lai viņš tevi varētu dzīvot un vadīt. 24. Mani nemīloša manu sacītos vārdus
neievēros, neturēs, bet vārdus, kurus jūs dzirdēt, nav mani, bet mani sūtījušā tēva vārdi. Tātad to Jēzus, ko pateica, gan tai Mateja 28, gan ko mēs šodien skatāmies, tie nav Jēzus vārdi. Viņš saka, to tēvs ar manīm saka jums. Visvarenais radītājs Dievs to saka. Dieva griba nemainīga, kur stāv rakstīt debesīs. Es ceru, ka tu kaut ko šodien saņēmi. Ka tev kaut kāda vēlēšanās pašlaik dzirkstelīt ir sirdī, ka es tomēr gribu tajā visā būt un darīt. Valdošais svētkalpotājs iet un darīt. Un tādā gadījumā lūdz Dievu, vadies no svētā gara, ja, un paklaus vadībai. Kur tev lietot, tur arī es. Un zini, ka tavā dzīvē nekas nenotiek tāpat vien. Tu esi piedzīvis tajā vietā, kur Dievs tev nolicis, dzīvo tajā vietā, kur Dievs tev ir nolicis, tajā draudzē, kur Dievs tev ir nolicis. Man šeit nepatīk, es iešu uz citurienu. Paklausies, kaut tad tavs kungs tev to pateicis, ja tu pats izdomāji. Un kur tev būs tā vieta, kur tev būs tā labākā vieta? Tu domā, ka tu to problēmu, kas tev te nepatīk, tur nebūs tas pats? Tu tā staigās kaut uz Antarktīdai. Vienalga, kur tu būsi prom. Tā problēma tev sekos, tāpēc, ka tā problēma jau tevī, tev viņa jāizmainās ir. Dievam tev jāizmaina tajā, vai nav tā? Es redzu, ka te šī draudzē nav tas un tas un šis un tas. Ja tu to redzi, tad Dievs tev to parādāja, tu to izmainīji. Viņi man neklaus, viņi man neredz. Tad tev ir lūkšana. Tev nav horizontālās krusta attiecības no sirds uz sirdi, bet tev ir vertikālās. Un tālāk no vertikālas Dievs runā uz tiem, kuriem tu to adresē. Pavisam vienkārši princips. Vai nav tā? Labi, uzliec roku sev uz saulītes, un mēs vienkārši palūksim, lai šis vārds iekrīt mūsu sirdīs, un lai Dievs ar mums to īsteno. Piešķir, kungs, jaunu svaidījumu mums, jaunu klātnību, jaunu spēku, jaunu gājumu dzīvē. Piešķir mums dedzīgu mīlestību, kungs. Aizdedzin to dzirkstelīt, kungs, kas mūsos ir, to liesmiņu uzpūt, kungs, un to liesmu, kungs, palielin, kungs. Lai mūsu lāpas jau deg, kā tu uzsaki, ka tu gribētu, es atnesu uguni, kā tu gribētu, lai tas jau deg, un lai mēs ejam un darām to darbu pirmās mīlestības deksmē, ko tu mums esi paredzējis nolīdz savā gribā, kungs. Mēs gribam dzīvot tev ar sirdī, ar dvēseli, ar visu savu dzīvi, pielūgt tevi, kungs, jo tā ir pielūgšana, kad mēs pielūdzam tevi ar visu savu dzīvošanu, darīt tos darbus, ko tu dari, un vēl vairāk, kungs, ļaujot tev ar mums dzīvot un pagodināties. Un mēs tev lūdzam, lai šīs vārds, kur tu dvesmo draudzēji, kungs, lai es iekrīt mūsu sirdīs, lai tu mūs runā katram personīgi, mēs apzināmies savu aicinājumu, īstenojam to savās dzīvēs un ļaujam tev caur mums dzīvot un pagodināties, pārvaldot šo zemi, šo tautu un arī tur, kur tu mūs grib lietot. Ja tu mūs grib lietot kādā citā tautā, kaut kur citur, viss ir tavās rokās. Mēs esam tavs mīlestības, tavi pavērcināti, tavi vergi, tu esi mūsu kungs, tu esi mūsu tēvs, tu esi mūsu draugs. Un mēs esam tavs atsaraugs, un mēs lūdzam, vad mūsu svētajā garā, pasargā, dod gudrību, dod vārdu, runā no mūsu garas sirdīm, kad mēs runājam, lai ne mēs esam runātāji, bet tu esi runātājs, kad mēs darām, lai mēs neesam darītāji, bet tu esi darītājs, un lai tu pagodinies caur visu mūsu dzīvi, kungs. Kas svētīts, slavēts top tavs vārds, nāk tavu valdīšanu, un tavs labais prāt notiek kā debesīs, tavu zemes, pie mums mūsu dzīvēs. Šo mūsu dienīšķo bērnu maizi mēs tev pateicamies un lūdzam, dodi mums katrai dienai, dodi šodien, šajā laikā, šajā dienā, kungs, savā dienā, kungs, žēlastības dienā. Kungs, lūdzu, piedod mums mūsu parādus, kā mēs piedodam saviem parādniekiem, un lūdzu, nepamet mūsu kārdināšanās, bet atbrīvo mūs no ļaunprātīgā ļaunā prāta, viņa nodomiem, viņa prātā pret mums vērsto. Atbrīvo mūs no tā, kungs, jo tev pieder valdīšana, pieder gods un spēks mūžīgi. Lūdzu, valdi mūsu dvēseles, mūsu mūžos un mūžīgi, vadot mūsu svētajā garā, dzīvojot ar mums un pagodinoties. Te visa mūsu slavēšana, viss mūsu pateicība, viss mūsu pielūgšana ar visām mūsu dzīvēm, kungs. Mēs nododam sevi tev kā dzīvu, tīru, šķīstu upuri, tavu aicinājumu īstenošajā saprātīgā kalpošanā. Mēs tev pateicamies, ka tu esi mūsu kungs, mūsu Dievs, un ka tu dzīvo, un esi tāds pats vakar, šodien un mūžīgi, un dari, ko darīs, un dari vēl vairāk. Amen, amen, amen.